kādreiz skumīgs ir prāts, drūmas domas, ja galvā nāk, tad atceries, ka tu neesi viens, jo ar tevi ir tavs tevi. Pat ja mājās dusmīgs ir kāds, ka pie tevi tu sēdi par daudz, tu zini, tas ir tavs vienīgais draugs, kas ar tevi mūs kopā vienmēr. Tie esam mēs, kas tagad ar tevi runā, ir laiks tev vēl galvu ārā no sunā, tāpēc acis turi plaši vaļā, jo nedrīksti tagad palaist to garām. Esi pret mani tu labs, un es būšu tavs lieliskais draugs, vai tu oma, mamma vai puika, esi vai paps. Un ja skolā tev neiet nemaz, vai ja darbā ir uzbļāvis kāds, tad liecies no miera un nekreņķējies, tu jau zini, kā ieslēgt tevi. Nav jau viegli lieliskam būt, to jau visi zina un jūt, tāpēc esi ar mums un tu zini, ka būs arī tev par lielisko kļūt. Tie esam mēs, kas tagad ar tevi runā, ir laiks tev vēl galvu ārā no sunā, tāpēc acis turi plaši vaļā, jo nedrīksti tagad palaist to garām. Esi pret mani tu labs, un es būšu tavs lieliskais draugs, vai tu oma, mamma vai puika, esi vai paps. Es tagad nevaru runāt. Paula, paņem putekļu sūcēju un izsūci istabas. Paskaties, kāda nekārtība. Mamma, kas tu galīgi jocīgi? Es man jāiet uz tikšanos ar Rihčikiem. Atkal. Labi, es skrienu tev vakarā piezinīšu. Čau! Es nevaru vairāk. Nē, es nevaru. Helēnīt, man gribas ēst. Mīļie, es taču nevaru. Es nevaru pārauties uz pusēm. Sāls pamaz. Vienam par daudz, vienam par maz. Ziniet, es jums visiem nevaru izdabāt. Nu, saldējums būs, ja nebūs. Kas trauks novāks? Nu, vienreiz man pietiek. Kāpēc jūs paši nevarat novākt tos trauks? Kāpēc mūžīgi man pēc jums viss ir jānovāc? Negluži tā kā bērni rīkojaties. Helēnīt, pati tu viņus esi izlaidusi. Jā, droši vien labu gribēdam, tu kļuvi par kalponi. Nu, tagad vairs nekā nes savu krustu un nečingsti. Pareizi, Omīt, zelta vārdi. Omīt, jums pienākas prezents no mūsu galdiņa. Mēs, vīrieši, esam radīti citiem darbiem. Citiem, vai dieniņ citiem? Nu, kādiem citiem darbiem, Nu, parād to savam dēlam. Viss, man vienreiz pietiek. Es oficiāli paziņoju visiem klātesošajiem, ka vispār katrs rūpēsies tikai šajā mājā, katrs tikai pats par sevi. Es jūsu dēļ nepakustināšu ne roku, un ne kāju. Pārliek. Un kas tagad notiks? Jau redzēs, dēls. Jau redzēs. Ne roku un ne kāju. Nu, nezinu. Nē.
Tēvs, mēs ilgi vairs neizdzīvosim. Jau otro nedēļu sāļies salmiņi. Ko lai mēs citu darām, dēls? Dād! Es man liekas atradu. Es atradu. Ko tu? Sludinājumu, kurš klausies. Cilvēks, mašīna, mūsu mājas draugs un palīgs visās lietās. Jaunākās paaudzes robotvīrs. Baltkrievu un Ukraiņu zinātnieku kopražojums. Tīra, novāc, gatavo ēst un pieskat visu māju. Te ir telefona numurs. Nu, darš? Tā mašīna droši vien dārgi maksā. Ar Olmītas pensiju tu nepiet. Nē, te rakstīts tā, ka dabūnams arī uz nomaksu. Kur? Nu, atnes telefonu! Cienījamās dāmas, godātie kungi, mīļie draugi, tas ir Meteors robotvīrs, jūs palīgs un balsts lūzums biokibernetikas nozarē. Здоровенький булимия сконструировать. Es atvainojos, piedodiet. Tas ir ukraiņu valodā. Pagaidām mums ir pieejama nepilnīga latviešu valodas versija. Mani sauc Meteors robotvīrs. Daru visu un atrījusu nams netirska cukiem. Tirisana ar putekļu sucēju. Lūdzu! Kungs netirs mazgā sanā. Lūdzu! Kad mēs ēdīsim? Omīte vada zidi sanā. Liecies mierā! Kanalizācijā tek. Identifikācija, beršana, tīrīšana. Na? Skaisti! Nu, ko es teicu? Vai tas nav vienkārši absolūts tehnikas brīnums? Nu tiešām interesants robots, pieņemsim, jā. Bet es nesaprotu, kāpēc robotvīrs, nevis robota-sieva. Galu galā viss mājas darbs veids sieva. Sievietes, jā. Cienītā kundze, nav nekāda problēma, mīļā sirds. Redziet, bez pāris ieprogrammētajām pamatfunkcijām mājas darbu veikšanai, viņam taču ir atsevišķas īpašās funkcijas. Nu, kā piemēram, mirklīti. Jā. Lūk šī erotiskā funkcija. Ja mēs šo disku ievadām, tad Meteors kļūst pats par kaislīgu ievadītāju ar 40 ukraiņu spēku. Mūsu mājā tas nav vajadzīgs. Viņam ir vēl kādas programmas. Jā, protams, viņš var dziedāt kā Pavarotti. Starp citu, ļoti noderīgs pieņemšanās. Stāsta visspieklīgākās anekdotas gan ukraiņu un baltkrievu valodās pagaidām. Tas ir pagaidām. Un ko tad vēl? Nu, viņš prot dejot, spēlē kārti, šahu, domino, iet uz baznīcu, brauc ar mašīnu, spēlē bumbu, ražo alkoholu, rauj zobus. Ko jūs teicāt? Rauj zobus. Nē, pirms tam. Robots spēja ražot alkoholu 50 litrus dienā. Neticami. Jā. Pusi vannas dienā. Cik tāds disks maksā? Pagaidiet, redziet. Šo disku, ja mēs ievadām, viņš attiecīgi ir iekārtots ar ampulām, kas satur ekstraktus, gan kartupeļus, kviešus, vīnogus, apiņus. Un pēc šī diska ievadīšanas Meteors ir spējīgs saražot vistīrāko alkoholu 50 litrus dienā. Tas ir ļoti interesanti. Jūs interesē cena? Jā. Tieši šobrīd jūs laimējies. Šobrīd mums ir īpašais piedāvājums. Tikai 120 lati plus PVN. Un, protams, par brīvu bezmaksas komplektā dodam glāzīšu komplektu. Tas ir ļoti interesanti. Man tas ir kādreiz interesanti. Stop! Lūdzu, neiedomājies aizmirsti. Sakiet, es gribētu zināt, cik lūdzu maksā tas cietais?
Ak, Dievs, nu tas mīlestības disks. Erotiskā programma maksā 200 lati plus PVN. Bet neuztraucieties, mēs varam piedāvāt vienreizēju disketi, kas maksās tikai 15 latus par vienu reizi. 15. To varētu. Helēna, atkopies! Atkopies! Kur paliek tavs sirdsapziņa? Ak, Dievs, Godprāts, ka paliek! Ko bērni teiks? Kas 15 latu vienkārši nosies zemē? Lai es palikusi! Tā, un to, ka tu ļauj robotam pieliet vanu pilna šņabi, tad tas nav nekas. Saprotiet, Helēni, Es ļoti domāju, ka piedodiet, dārgie mīļie, atvainojiet. Es vienkārši redzu, ka šobrīd jūs vēl nevarat izšķirties. Bet es atstāšu Meteoru. Uz pārbaudas laiku ar vienkāršo tīrīšanas programmu. Ceru, ka pēc tam mēs taču vienosimies. Visu labu! Visu labu! Ļaudis, kāds dzelzs vīrs mani koridora izdirba, nomazgāja, izbirstēja, apģērba un tagad berž grīdu. Darbojas! Meteor! Fire! Komando saprastu uguni! Tas gan labi, ka mēs dzīvojam 21. gadsimtā. Ir labi. Redz, viņš nekur strādā, mazgā, tīra, viss kā pienākas. Nu, tīrīt jau tīra gan, jā. Bet... Kas bet? Tu saproti, man no prāta visu laiku neiziet tas disks, nu. Kāds disks? Nu kā? Nu tas, saproti. Vajadzētu viņu dabūt kaut kā. Jā, bet mums jau nav naudas, vajadzēs kaut ko pārdot, un māte mūs nositīs. Nē, es zinu. Es jau par to arī nemaz nedomāju, bet es domāju, vēl par tiem meistariem mūsiem, Viņi taču tos satelīta televīzijas uzlauž, signalizācijas atkodē, tam nevajadzētu būt pārāk grūti, kā domā, Nu, nezinu, tēvs, nezinu. Jā. Meteor, es iešu dušā. Nomazgāties šodien ir tik karsts. Tīrīšana pabeigta, vēl pārbīdīšana. Meteor, Jā, klausīt. varbūt, ka tu varētu man nomazgāt muguru. Kungs taču tīrs kāda mazgāšana. Muļķa puika, Kāda tev ir figūra? Tu mans bīdītāji. Lenta X60 206, Sodelis Sofija 2 bioalumīnijas. Kāds bioalumīnijs, pārtop taču par trakojošu tīģeri. Manu ruksīti, hriu. Komanda trakojošs tīģeris noraidīts. Meteors nesaprot, programma nav abonements 200 LS vai 15 LS par reizi. Jā, bet, varbūt tās tādu vieglu masāžu man. Lūdzu.
Komanda noraidīt. Tīģeris vairāk tā nedarīts. Mazgāšana, tīrīšana. Ak, tu palainis! Tu marš uz istabu, lūdzu! Tīrīt un purināt tipiķus! Komanda apstiprināts purināšana. Oi, Helēna! Un tu no viņa turies pa gabalu? Sveiks, Māri. Nu, Ferdinand, ko tu gribi? Un, ja gribi, kad atdos? Klausies, Māri, tev bija tāda liela instrumentu kaste bija. Nu, lodām mums bija. Tas viss pie Arnolda ir. Klausies, tu nevari man to visu aizdot? Nē. Tu viss atkal pazaudēsi. Nu, ja tev kaut kas remontējums, saki. Es pats visu izdarīšu. Labi, daram tā. Rīt 10. no rīta, kad Helēna ies uz darbu, ja tu savāc Arnoldu, lodām un satiekamies ārā, kāpnēs. Bet kas man būtu? Neprasi man neko. Būs darbiņš. Meteor! Maize izslēdz to robotu laukā. Tu domā, ka viņš tā ļausies? Nu, nē, labāk tu pats. Nu, ko jūs raustaties? Tā jau ir tikai mašīna. Nu, tad ej un izslēdz. Nu, te ieies. Kāpēc es? Tā nav mana mašīna. Labi. Es zinu. Te vajag ar viltu. Meteoriņ, panāc šurp. Stop. Kas tur augšā? Pilnīga nekārtība, tīri. Palīdziet pieturēt! Tu kā gaismīdens gaismīdens! Gaismīdens! Sveces dabū, valdi iedod dabū sveces! Iedod viņam sveces dabū! Šķiltavas iedod! Turiet taču, ne jau mani tušu! Nu, cel! Mīcies ātri! Uz galvu! Kā viņu lai attaisa? Man liekas, ka šeit. Nu, tad ver vaļā. Man ir bail. Nē, man šķiet, ka šeit. Nē, tur viņam ir izsmidzināšana. Trunca visu. Tā, cimdus. Maskas. Lauzni. Celkšu. Gaisma. Jo-majo. Tī. Tā. Lodām. Tā. Aha. Tā. Apiesim šito diodi un pa taisno
tranzistoru uz īso, un te mēs izējam pat taisnā. Tā. Ir. Laist lejā? Lai lejā. No, viss kārtībā. Maskas. Valdi, dēls, piemet ogles, vīriem rīgles izkaltušas. Vēl un piemet kaut ko saldu garšai. Varbūt ābolu? Nē, abols tagad neuztaisīsim remarku. Kalvados. Kungi, tagad mēs dzersim, kad mēs gribēsim, ko mēs gribēsim. Vai ne? Meteor, klāt. Kāda lieta? Jā. Kungi, atļaujiet pacelt šo kristāla kausu par mana drauga Meteorā veselību. Veči, bet varbūt, ka viņam vajadzēja tās mājas uzkopšanas funkcijas atstāt. Māri, nu neviens šajā pasaulē nav ideāls. Nu, es mīlu Meteoru tādu, kāds viņš ir. Kas te notiek, ko? Sieviņa Lucīti, Helenīte, atļauj man tevi iepazīstināt ar manu draugu. Kā jūs sauc? Meteor. Tas ir Meteors. Masē tīģeri. Es zinu. Bet kāpēc? Kāpēc tādā stāvoklī, ko? Jā, pareizi, Meteor. Nu pasaki manai sieviņai. Atbildi. Masē tīģeri. Ko? Sieviņa. Ko atbildēt? Ko viņam ir jāstrādā? Jo viņš ir noguris. Masē tīģeri. Masē tīģeri. Nē, jūs visi esat vienādi vīrieši un roboti. Kā iedzerat, tā tūlīt jums velk uz skuķiem. Ārā! Ārā no manas mājas! Helenīte! Ārā! Helēna, viņš ir mans draugs, ja? Ārā no manas mājas! Kaut kur jābūt. Te nav. Pagaid, beidz. Jā. Kur ir atnāk? Ferdinand! Saimnieks! Klausies, mums kaut kas ir jādara. Nu, paklausies, viņš staigā 2 nedēļas dzerdams un klaigādams zem logiem. Kaimiņi jau sūdzējās. Labi, tūlīt pagaid. Izbeidz bļaustīties! Izslēdzies vienreiz! Ei, vecais, man kāposts ir! Nāc ieraudzīt! Nevaru! Man sieva! Ak, tas arī jau beigtas! Nu, ej, gulēt! Tā to es nevaru, tu jau pats mani ieprogrammēji! Klusāk nevar! Izsauksim policiju! Klausi tu! Tu zini, kas es esmu? Es esmu 21. gadsimta kibernetikas brīnums tu! Vecā plaušā! Saimnieks! Ej, gulēt! Ferdinand! Kad tas viss vienreiz beigsies? Paklausies, mums kaut kas ir jādara. Tā to nedrīkst atstāt. Mums kaut kas ir jāizdomā. Tu dzirdi, kaut kas ir jāizdomā. Nē, vispār viņš ir normāls džeks. Vajadzētu viņam kaut kā palīdzēt, es nezinu. Saimnieks! Ferdinand! Ferdinand, tu šorīt esi ārā bijis? Nē. Tā jau es domāju, tā jau tu neko nezini. Kas tam būtu jādara? Ar Meteoru galīgi nav labi. Kas tad ir ar viņu?
Viņš visu rītu stāvēja vārtrūmē un piesējās cilvēkiem. Prasīja naudu un rupi lamājās. Bet tagad viņš guļ kāpiņu telpā. Netīrs un apkārt milzīga peļķa. Tā. Nu, ko tad tu man uzreiz nesaki? Nejām viņu glābt! Nu ja glābt! Redzi? Vecie zēni, skoļika zīm, skoļika ņem. Meteori, nāc mājās, ja? Nāc mājās. Tu man vairs neesi draugs. Labi, es esmu tavs saimnieks un tev man jāklaus, ja? Nu, nāc mājās. Abar manī vēl rīt dzīvības sulēs pats esmu saimnieks un kungs. Nāk, skaties, cik vēl tās sulas ir palicis. Iedod glāzi, Meteor. Meteor, ko tu pēdējo reizi esi pārstrādājis? Vai es atceros kaut kā... Pamēģini. Drausmas. Veči, man vajag! Nu, ko tev vēl vajag? Man ir slikti. Kas tu gribi ieraut vai tev duši metās? Abi divi. Arnold, ej sameklē bļodu. Izskats, ka viņš vems tuvījās. Meteoriņ, turies. Meteor, turies. Meteor, ak, Dievs, ārprāts, jūs bijāt tāds darba holiķis, bet tagad alkoholiķis. Viņi man gribēja padarīt par cilvēku, bet par cilvēku nav viegli būt. Klausieties, kaut kas taču ir jādara, kaut kas ir jādara. Klausies, iedod man bučiņu. Labi. Ferdinand! Ko? Tā tas lietas neies. Nu, kas tad atkal? Tavs Meteors man aprīs pusopeli. Kas tagad par to maksās? Ja tu saimnieku maksā to tēriņu, es to karietā pēdā visu izpūtēju. Viss pietiek. Jūs visi esat slimi. Slimi jūs visi esat. Ārprāt, jums jārastējas. Ko tā mums visiem, ja? Jā, jūs visi esat alkoholiķi. Tu man iedos to bučiņu, vai tu man neiedos to bučiņu? Ārprāt! Meteor! Iedos to bučiņu. Nu, Meteor. Nu, iesim. Bet tagad, kungi, lūdzu stādieties priekšā. Meteors, robotvīrs, alkoholiķis. Henrijs, 8. robotvīrs, alkoholiķis. Čingis Hans, robotvīrs, alkoholiķis. Muhameds Ibn Paša, robotvīrs, alkoholiķis. Zinovijs, robotvīrs, alkoholiķis. Ferdinands. Lieliskais. Konstruktors.